Klusajā piekdienā, 18. aprīlī, pa kluso. Ar šo te automobīlīti dosimies uz Igaunijas Kodorpilsētu. Pērnavu. Tur no tā otrā, trešā stāva gaidām līdzbraucēju. Un laiks vienkārši brīnišķīgs. 20 grādi pāri, pilnīgi negaidīti. Arī pa kluso. Uz Vidzenām. Pirms 12? Pirms 12, jā. Sataisījās. Tas nozīmē jau rītu kosītē. Jā. Kaut kādu muziku uzliksim varbūt. Pēdējais brauciens ar šo automobīli. Honda FRV. 22. stumsim uz pārdošanu. Tā, tagad braucam uz Valmieru, cauri Matīšiem. 370 grādu kamera stāv, naviganti, veselība un izturība. Strādā kā traki. Šito pat nebija ievērojis. Es jau tagad te neesmu bijis. Tev tagad no Matīšiem jārāda ceļš līdz. Es taču nezinu. Baznīca. O, reku Lieldienas zaķi. Tagad te uz kurieni? Tā, labi. Izvēle krita uz Igaunijas lidu. Valmierā negribēja iet. Esam apmēram 3 kilometrus no Vietnamu. Galvenais, ka viss igauniski neko nesaprot. Iznāca ārā 6 vietām, vairs nevar atrast mašīnu. Redz, ko mīlīts mūs gaida. Brauksim? 6 kilometru vēl. Nu ko, 18. aprīlis. Igaunijā. Lūk mūsu atpūtas telpa. – 27 grādi, 18. aprīlis. Pilnīgi neticami. Skaistā vietā atbraukšu. Dodamies. Numuriņš 2102. Notiek ievākšanās lielā karstumā. Redziet, kādas tumšas krāsas mums te sagaida. Ved mani ekskursijā lielajā. Lai būtu veiksmīga pirmā pastaiga, man taču ir jāieslēdz iešanas režīms. Pievāki, resnāki, visādi prasības.
Tere. Vai nav skaisti, ko? Zivs musuru savācēja. Sieva dod priekšroku šai skaistai alejai. Tas priedes patīk. Ļoti. Vītos ar pūpoliņiem. 3 skaistulas esot. Daudz viņu tur, jā. Nu, kur tā kāpsi? Vakara pastaigas Igaunijā. Skaistumā brīnotājs. Un bildētājs ir skolotāja no Smiltenes. Reaktīvais kuģis. Visu cieņu. Vēja cilvēks. Nākošo objektu mēs nofiksējam. Laikmetīgās mākslas objekti. Tā īsti nevar saprast. Kvadrāta sirds un īstā sirds un krusts apakšā. Nosaukums ir Perna Nokijā. Te bluķis ar pirkstu nospiedumiem. Labākie sveicieni. Un šis esot dimants, tikko man paziņoja. Daudz esam aplūkojuši jau daudz, jā. Tā objekts, ko sauc par sēni. Šī skulptūra saucās Vējš. Nu, jā, tāda ir mūsdienu māksla. Vējš. Brīvības dziesma? Nu, tad skatāmies brīvības dziesmu. Sarūsējusi zelta plāksne. Feliksjana. Ļoti smuka. Nu, šī ir māksla, to es saprotu. Nu, skaisti. Bez vārdiem. Un izejām pie atklātajiem ūdeņiem tagad. Meil oli vist 20. Draugs nāk atpakaļ pie manis.
Tev jāpievērš uzmanība, tev taču arī filmē. Aizgāja tālumā, laimi meklēt. Modernā bākuguns. Un ceļš atpakaļ uz viesnīcas numuriņu. Vakarā gaidāmas labas izklaides. Tālumā redzama mūsu viesnīca. Spā centris, kura nosaukums Tervis. Nu, ārējais kopskats uz mūsu kompleksu. Mums tur pirmajā stāvā pa labi. Baltā viens. O, es arī esmu baltā. Ar dvieli. Tagad dodamies uz procedūrām. Šajā basēnā peldējāmies. Nu kā? Nopeldējoties, jā. Tur ir trepīts, var aiziet iekāpt mierīgi. Es neredzēju. Sēžam burbuļonā. Patīkam. Beidzām procedūras. Jūtos ļoti labiem. Kādu pusotru stundu mēs tur muļājamies. Infrasarkano pirts, turku pirts, japāņu pirts. Ar sāli varēja savērsties. Īstā pirts, kur varēja uz akmeņiem uzmest garu. Atsakot, viss, kas bija. Skaista eja. Labrītiņ, no rītiņā, Pērnavā, Igaunijā, 19. aprīlis, rīta pastaidziņa, vai cik putniņi skaļi dzied visu apkārt, kad 5 km aiziet nočāpot. Dažādi treniži ir vingrošana, kur nu bez tiem, pagaidām neviena te nav. Informācija. Rīta klusumiņš. Jahtas kapteinis. Remontdarbi. Pakāpējamies augstāk un tāds patīkams skats uz apkārt esošām ēkām un objektiem. Forši pietiekami, bet zaļumu pagaidām mazi. Koki vēl ir visi tikai procesā zaļošanas. Un ciemās vēl par vienu objektu informāciju par šo 19. aprīlī. Tie visi parka objekti, kur kas atrodas. Tie ir izliktā parka teritorija, kurienes staigāja. Iesim par to izliekto tiltiņu uz priekšu. Un tur ir uzraksts Smīlu, Pērnavu. Te var aplūkot arī informācijas stendu. Priekšā izliektais tiltiņš. Nu, es šeit esmu braucis ar velospēdu arī. Paverās pavisam cits skats uz priekšu.
Lūk uzraksts. Es mīlu Pērnavu. Auf Wiedersehen. Dodamies tālāk. Kaut ko ceļ priekšā laikam. Atjauno, labi iekārto. Nu, kas šitais tāds ir? Jaunieši. No Igaunijas. Tur tālumā spīd baznīcas smaile. Man patīk arī šīs mājas arhitektūra. Koidula parkā esam. Un Brekumāni parka. Brahmans. Jā, pa godu viņam tas parks tā nosaukts. Atvērta grāmata. Koidulas laime. Tur viņa ir. Kāda nu šī meitene te ir jau bijusi. Igaunijas jaunieši. Kas te atkal ir? Guļoši. Labi, netraucēsim. Arī skaists objekts. Wow. Lieliski. Interesanti nav kā tie ragi. Drusciņā tā kā skan. Viss ir skaidrs. Atliek tikai apmeklēt. Mazie zilonēni. Un tur tālāk ejam uz Pērnavas jūras līdzi. Sāksim vingrot. Nē, vēl pēc pāris kilometriem. Tad būs 6 kilometri noiet, varēs pavingrot un tad uz brokastīm. Esmu nonācis līdz trenišiem. Dodamies pirmajās brokastīs. Redzēs, kas tur būs ēdams. Ēdnīca. Tā mums izskatās, jā. Kaut kāda gala būs jāsāk. Varbūt ar salātiem. Te jebkurš var ienākt iekšā no ārpus. Nevienu taču nepārbauda. Tad paņēmus pupiņas, zivis. Labu apetīti. Otrā kafija. Priekā. Paēstīgi var lieliski. Un pilnīgi neviens nekādu dokumentu neprasa. Ja kurš zinātājs no ielas lūdzu nāciet iekšā un droši. Sieva man teica, ka viss ir uz godību. Taisas pulkstenis. Sieva uzdika uz konvejeru un aiziet. Jā. Tā, dodamies savu numuriņu. Dambra tur uzspēlēt ar pudeļu korķiem. Pirmais gājiens. Korcīšiem spēlē, jā. Atbildes gājiena nav. Tur nevar iet par tiem. Bet ar šitiem kā tad nevar iet? Kas tu nemāki spēlēt? Ranna park. Vecmāmiņa ies uz rotaļu laukumu. Dambret uzspēlēt. Yes. Visādi rīki priekšbērniem, jā. Nevar atrast vietu, kur ir pensionāriem. Tu nezini, kur ir pensionāru laukums? Pērnavas jūras līča.
3 kilometrus nošūpojāmies līdz šejienai. Tiltiņa sistēma mūs ved nezināmā virzienā. Lūk, varam redzēt, ka tur jau cilvēki sakāpuši. Tā kā skatutonī. Cilvēki, paskaties, sakāpuši. Kādās, ka te var putnus novērot. Var iemācīties kaut katru putnu. Sauc igauniski. Interesanti koks saudzēts. Lielais ūdens parks Pērnavā.